Pieķers sportotāju komanda ir ciemos pie mums labi zināmās frisbeja komandas Moments. Iepazinām šo komandu iepriekšējā sezonā, kad stāstījām par Ograi notiekošo turnīru Rīgas Rudens. Bet viņas var palapoties ar pavisam kaut ko citu, jo ir izcīnīti 2 nopietni tituli, vai ne? 2. un 1. vieta. Tūlītās par to mums arī pastāstīs pašas Ogras Moments meitenes. Tad stāstiet jaunākie sasniegumi frisbijā. Tātad mēs esam izcīnījuši Latvijas frisbija līgā 2. vietu. Kaut gan procentuāli mēs bijām vienādā punktu skaitā ar 1. vietu, bet savstarpējās spēlēs mēs bijām 2 reizes viņām zaudējuši. Tikko mēs izcīnījām Latvijas čempionātā 1. vietu. Un īstenībā mēs tikko pagājušajā nedēļā piedalījāmies arī Baltijas čempionātā, kur mēs dabējām 3. vietu. Tā kā mums tāds pilns komplekts ir savākts. Tad taupu sezona tā ir noslēgusies? Var teikt, ka jā. Tagad mēs jau sākam gatavoties ārsezonai. Turnīriem Igaunijā un tad pēc tam Latvijā ārā. Pabeidzāt ar glanci, tātad rokās arī tas ceļojušais kauss. Mēs jau te papētījām, ka pēdējo reizi izcīnījāt 2012. gadā. Jā. Kāpēc tik ilgi vajadzēja gaidīt līdz nākamajam titulam? Īstenībā tu redzētu ar vecās paudzes spēlētāji no tām, kas tagad mēs spēlējām. Īstenībā lielākā daļa bija jaunās, varbūt tā paudžu maiņa, un tādā veidā mēs beidzot atguvām arī titulu. Žēl šodien treniņā piedalīties visas nevarat pilnā sastāvā, jo ir papildināta lazarete. Kas tad notika tajā čempionātā? Es mazliet pamežīju potīti, bet tas tā, man liekas, vienkārši vairāk tas, ka mums tiešām pēdējos posmos visu laiku bija bijis tā, ka mēs spēlējam 5, kas ir bez vispār maiņām. Līdz ar to kaut kādas mazās traumas varbūt nāk līdzi ar kaut kādām tādām intensīvām un ļoti saspringtām spēlēm, jo visas pēdējās spēles, kas bija ļoti sīvas. Jā, mēs, kad toreiz stāstījām par Rīgas Rudeni, konstatējām to, ka frisbijs it kā ir bezkontakta sporta veids, bet tomēr jau ir tas kontakts, vai ne? Ir, jā, un it īpaši, man liekas, ka tas bija tieši tā iemesla dēļ, ka tās spēles bija tā kā punkts punktā, nebija nekādas tur tādas, un katrs gribēja izcīnīt to 1. vietu, tāpēc, man liekas, arī tāda baigā intensitāte visām tām spēlēm bija. Var teikt, ka Ogras Moments ir tās meitenes komandas spēlētājs, kas velk vispār Latvijas frisbiju kā tādu? Tā droši vien varētu teikt, jo meiteņu spēlētāji ir pavisam maz. Un šīs sezonas līgā var redzēt, ka ir tikai 5 meiteņu komandas, kas īstenībā ir ļoti, ļoti maz. Es neatceros, ka pēdējo reizi tik maz komanda ir spēlējis. Līdz ar to iespējams tas ir saistīts ar dzīvesvietas maiņu vai vēl kaut ko, bet teiksim, puišu komandas aizvien daudzskaitlīgākas ir. Man liekas, šajā sezonā bija 12 komandas notiecīgi. Meiteņu uz tā fona ir tikai 5, kas ir diezgan skumīgi, bet jā, cerams, ka ar šo skolēnu čempionātiem piesaistīs aizvien jaunas cilvēkus, kam būs tā interese veidot jaunas komandas. Ar jūsu palīdzību mēs, izmantojot raidījumu Pieķers sportojot ētera laiku, gribam pavilkt to frisbiju atkal uz augšu. Es nezinu, kā. Jā, bet jums ir jāpalīdz arī. Kas būtu jādara tām meitenēm, kuras grib iesaistīties frisbijā? Viņas var nākt uz treniņiem, ja tas ir atrast vienkārši tuvāko vietu, kur spēlēt. Populārākās noteikti Ogra, Rīga, Salaspils, Valmiera, Ventspils, kur noteikti var doties. Zināt, treniņu laiks. Principā tev ir vajadzīgs tikai ērti apavi un vienkārši gribēšana. Jo diskus mēs iedosim, tā noteikti nav problēma. Un nevajag baidīties, jo parasti mēs sakam, ka pirmie 10 gadi ir tie grūtākie. Bet tā ir, jā. Un vienkārši ir jānāk un jāmēģina. Man liekas, tad arī pavilksies, pašam iepatiksies. Jā, meitenes, esiet drošas un izaiciniet frisbiju pasauli, vai ne? Varētu teikt tā? Jā. Jā, tāds kautrīgs, jā, bet tomēr jā, meitenes ir gatavas arī palīdzēt, arī jaunās iesaistās. Redz, jau ir integrējušās 2 jaunas spēlētājas. Bet mēs tagad ķersimies klāt pie kaut kā cita, pie uzdevuma Pieķers sportojot stilā. Tā kā skatieties un redzēsim, kā tad mums veiksies un ko tad meitenes spēja bez frisbija. Ejam mēģināt. Sociālajos tīklos var ne tikai patērzēt, bet atrast dažādas noderīgas lietas, tostarp arī saistītas ar sportu. Un tā mēs šodien ar frisbija spēlētājiem izmēģināsim jaunu atrakciju, kas saucās Krusteņš nullīte. Ja, es nezinu, tik-tak-to, teiksim tā, angļu valodā izsakoties. Jā, tātad uzdevums ir dabūt 3 vienādus
šajā gadījumā konusiņus, vai nu pa horizontāli, vai pa vertikāli, vai pa diagonāli. Lūk, mēs tikko pierādījām, kāpēc Moments meitenes ir Latvijas čempionas frisbijā telpās. Ielika, teiksim tā, kloķi arī puišiem. Fiziski spēcīgi sagatavotas meitenes, un viņas ir gatavas skriet pakaļ šķīviem arī vasarā, ārā, vai ne? Jā. Un arī nākamajās sezonās, kas būs vēl telpās. Bet jums, raidījuma pieķert sportveida skatītāji, gribējām vien pateikt to, ka sports ir tepat, kā mūsu gadījumā, pie kājām, jo atliek tikai ņemt talkā izdomu, un pāris minūšu laikā jau esam viscaur slapi un izkustējušies. Un tas ir vissvarīgākais – kustēties, būt veseliem un sportiski aktīviem, vai ne, meitenes? Jā. Bet, jā, nezinu ar nožēlu vai ar prieku, bet apsveicu ar uzvaru šajā stafetē. Paldies! Jā, bet tagad aplausi jums, aplausi mums par piedalīšanos. Tad pārslēdzamies atpakaļ pie temata par karsai meitenēm un karsai grupām.